tavā dzīvē ir bijusi avārija, kurā bojā gāja 2 cilvēki. Tu paliki dzīvs. Es arī esmu cietis visai smagā avārijā savā dzīvē, bet neesmu bijis nekad mašīnā, kur cilvēki iet bojā. Šis gadījums tavā dzīvē pēc tam kaut ko maina? Jā. Es esmu, te ir labi, ka mēs tagad pirmo reizi par to runāju īsti, tā ka daudz man jautā, kas man tie par tādiem punktiem, tā kā es esmu no Ēlas izbēdis, man tie ragi. Ragi apzāk. Jā, lai tā arī domā, lai ir. Bet patiesībā tas ir no tā, ka es salauzu sprāndu autokatastrofā. Pirmais, otrais kakls kriemels tas ir, un tad tev uzliek tādas rāgus virsū, un te ieskrūvēja skrūvas, un tad tā staigāja, tā kā bija kaut kāds pusgadīši, laikam. Varbūt pat, kaut kā, okei. Un tad bija tā, ka tu paliki dzīvs, jā, un tas tev lika tie, kas domā, ka es sēdēju pie stūras, es nesēdēju, sēdēju aizmugurē, likas padomāt, kāpēc tu paliki dzīvs. Tādā ziņā, ka es vienmēr sēžu mašīnā priekšā, kad mēs braucam kaut kur, teiksim, teātrī, kad mēs no Valmieras braucām tajā brīdī uz to Rīgu, un jo es parasti kaut kādu mūziku lieku, kaut ko tam līdzīgu, un es kaut kā tajā dienā, tad es iešu aizmugurē. Un tad mēs ar jau Nelāju Ķojāru, tā kā viņš teica, es iešu priekšā. Viņš aizgāja priekšā, es aizgāju aizmugurē. Tad pēc 60 kilometriem notikās tā avārija, kad vienkārši viņi ap 2 vietas bija beigti. Brigita bija vēl stāvoklī. Un Ojārs arī. Uzreiz bija, un tad mums 3 aizmet ārā aizmugurējo logu. Bija Līva Krūmiņa, man kursa biedrene, Laimons Stīpnieks, tāds fotogrāfs joprojām. Viņam viss ir kārtībā, vīrs jau gados, un kaimiņš. Un tad, kad es uzzināju par to savu auto avārijas, visu to pasākumu, kas vispār tāds ir, tad ir tā, ka gadā ir 7 gadījumi, tad 3 nomirst, 3 paliek no kakla uz leju paralizēti, un tad viens rekur stāv, sēž šajā gadījumā. Tā diezgan, ir tāds laimes krekliņš. Tālūk. Bet tas tā, lai nedomā, ka es no Ēlas esmu izskridis.